Labdien, Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Vispirms es papriecāšos par to, kas notiek visapkārt. Man sētā sāk smaržot kokveidu peonijas. Viņas ir lielas, man ir 2 veci krūmi, sēku lauģi, viens mazliet baltāks krūms, otrs bašķiņ rozā, bet smarža. Un tā, ka tas šogad notiek ļoti lēni, tad tas patīkamais ir ļoti ilgu laiku, un tas prieks, ka beidzot pēc tik ilgiem gadiem visi cilvēki, ar kuriem tiekos, un es tiekos ļoti daudz, protams, skaistumu ieraudzīt. Virs manas teritorijas planē vistu vanagu pāris. Toties vārnas vairs mājai tūmā neligzdo, viņas ligzdo tālāk. Paldies vanagiem. Man vistiņas vairāk nav. Un kad arī bija, tik un tā bija tīklas pāri. Bet ļoti labi viņi pārēdz teritoriju. Arī kājām uz mūsu jumtiem nav ko meklēt. Redziet, kā dabā viss ir iekārtots. Man ir 4 miesas sargi, 4 ruņķi. Tā kā viņi sargā, to pat izstāstīt nevar, cik viņi ir gudri, cik viņi saprot. Ja Sniedziņam saka, ka nevar Strazdiņu papu aizteikt, viņš arī necenšas viņu vairāk ķert. Reizēm es atveru durvis, un tad es norāju kādu, kas te putni grib, un viņa aizteik. Šodien bērniņi jābaro. Pēc tam būs dabiskā izlase. Tā, ka tas arī dzīvē notiek, un starp cilvēkiem notiek. Ir vājākie atkrīt, tā ir pasauli iekārtot, un to mēs mainīt arī nevaram. Bet tas, cik daudz dažādu putniņu. Man ir dažādas putnu grāmatas, arī viena no pēdējām. Tie, kas tagad sēž manā tulpkokā pie loga, es īsti nevaru atrast. Ir kaut kas jauns atlidojis, par cik ir šīs izmaiņas 8,5 grādi pie poliem, to apstiprina vācu zinātnieki, un līdz ar to ir šīs klimata izmaiņas, un tās vienmēr ir bijušas, kopš pastāv Zeme. Un šī pasaule, kurā mēs dzīvojam. Tā kā būs vien jāsaprot, ka te neko nevar grozīt, ir jāpielāgojas, un ka cilvēkiem mazāk jātērē un mazāk jārada atkritumu. Tas ir pats svarīgākais. Un jaunā paudze to arī dara. Tas pats ir par drēbēm, vai viņas vajag tik daudz? Noteikti, ka nevajag. Un tas daudz, un kad tik nepietrūkst, tas ir jāaizmirst. Tā ir tāda padomu laika paliek. Toreiz jau arī, kas stāvēja rindā, cik devu, tik ņēma, vai vajag, vai nevajag. Jā, tā taču bija. Bet cilvēkam jau būtībā nevajag daudz. Un kā es jums saku, zārkam nav kabatas. Nevajag pārcensties. Tas, ka vecai paaudzei ir jāsaprot, kad ir 21. gadsimts, un tā dzīvot kā agrāk, te nesanāks, ka jādzīvo gudrāk. Vakar tiku tirgū pie citronu verbenes stāda, kas skaisti smaržo. Un tas arī ir ārstniecības augs. Es staigājot pa dārzu no rītiem, no vienas lapiņas, otras lapiņas, izsūdu suliņu, biezums izspļauju. Tas būs mēslojums. Cik maz cilvēkam vajag. Un kā man pēdējā laikā man tiešām patīk tas rūktais un skābais. Man bija laika, man ļoti skāps patīk, bet tagad man patīk skāps ar rūktu. Arī smaržās. Redziet, kā mēs maināmies paši to nejūtam. Bet piefiksējiet. Arī jūs varat iemācīties dzirdēt savu ķermeni. Viņš mūs brīdina par to, ko mēs daram. Un ja nebūtu arī slimība, kā gan cilvēks varētu attīstīties? Cilvēks ir tāda būtne, kamēr viņam pašam nesāp, viņš neko nesaprot. Viņš iet pa tiešo. Viņš grauj gan sev, gan citus. Tāpēc ir jāsāp. Vienalga, cik cilvēkam gada, es saku, tas ir labi, ka sāp. Tas nozīmē, ka tu esi dzīvs. Vai tad tas tik slikti? Nē, taču. Un ja kāds saka, ka nekad nekas nav sāpējis, tas ir ļoti brīdinošs signāls. Tie ir potenciāli vēžslimnieki, jo viņiem tās sajūtas ir pilnībā nobloķētas. Tas, kad
tā sevis mīlēšana, tas nav egoisms. Mūs arī visu laiku brīdina. Tagad brauciet, pa kuru ceļu gribat, viss mežmals, viss ceļmals ir brūns. Tātad tā josla jāpatīra plašāk. Mums tak daba rāda, ka tā vajag. Būs vieglāk pārredzams ceļš un mazāk meža zvēri skries virsū mašīnām un necietīs cilvēki. Un arī paši zvēri. Tas taču ir tik acīm redzam, ka mums šobrīd tik ļoti visu saka priekšā. Bet cik ļoti viena daļa ir pieķērušies pagātnei, mirstošiem kokiem, kas apdraud cilvēkus pilsētās. Pat tad pa visu varu vajag veloceļus, jo tur ir Eiropas nauda, bet visur nemaz viņus nevajag, un nekādā gadījumā veloceļus nevajag bez sākuma un beigām. Jo tādas lietas, par visu ir jāmaksā un viss nāk atpakaļ. Un nevar arī tik ļoti ieciklēties uz naudu. Jā, viņi ir nepieciešami. Bet, ja domāsiet tikai par naudu, jums vienmēr būs situācijas, kad viņas ir jāizdod. Jums jāzina, kāpēc. Un vispirms jāiet grūtībām cauri, lai jūs tie mazie sapnīši piepildītos. Man sestdien atkal piepildījās. 3 beņķīši nopirku, lielākus un mazākus. Skaists, no īsta koka, vienkāršs, stabils, nevis ķīniešu krēsls. Jā, tie ķīniešu plasmas krēsli gandrīz vai vienreizējai lietošanai, viņi taču var nākošo gadu nesagaidīt, un sauli var neizturēt, un vējš pūš pa gaisu. Jā, mums ir koki. Pat no zariem var uztaisīt labu sēžamo. Tik uz priekšu. Nevajag metālā kaltas. Mums Latvijā nav tā dzelzs, te viss ir jāiepērk. Bet mums ir koks. Bet uz priekšu. Un tad, kad ir krīze, un viņa ir atnākusi, tikai liela daļa, ko to negrib saprast, tad sāk strādāt smadzenes. Un 90. mums viņas sāk strādāt. Kuram sāk un kuram nē, atkal tas visiem nav lemts. 10% vienmēr ir norakstām. Bet tagad baudiet šo laiku un priecājieties, ka mēs dzīvojam Latvijā, kur ir tīrāks gaiss nekā citur, kur ir zilas debesis un kur ir brīnišķīgi jaunā paudze. Mums ir par ko priecāties. Lai jums izdodas labi priecāties. Atā!